Pirmajā vēlēšana kārtā Francijā uzvarējis Emmanuels Macrons. Bijušais valsts ekonomikas ministrs pirmajā vēlēšana kārtā saņēmis 23,75% balsu. Emmanuels Macrons pirmajā vēlēšana kārtā saņēmis 23,75% balsu, Le Pen 21,53%. Bijušais valsts premjerministrs François Fillons saņēmis 19,91% balsu, bet kustības nepakļāvīgā Francija līderis Jean-Luc Mélenchons 19,64% balsu. Viņi abi ir spiesti izstāties no prezidenta vēlēšanu sacīkstēm. Nākamās balsošana kārta notiks 7. maijā. Latvijā katram pilsonim tiks sniegta iespēja kļūt par rezerves karavīru. Latvijas aizsardzības ministrija plāno aicināt brīvprātīgos, lai papildinātu rezervistus vēl par 3000 karavīriem un sniegs iespēju visiem interesantiem piedalīties apmācībās un sākt dienestu Nacionālā bruņoto spēku dienestā. 23. aprīlis. Otrdien Latvijas valdība izskatīs likuma grozījumus par militāro dienestu, kuri paredz, ka katrs pilsonis, kurš nevēlas iestāties zemesardzē, varēs iziet militārās sagatavošanas kursus un kļūt par rezerves karavīru. Raksta Mixnews LV. Nacionālo bruņoto spēku rezervi veido rezervisti, Latvijas pilsoņi, kuri atstājuši profesionālo dienestu un dienestu zemesardzē un dienē Nacionālos bruņoto spēku rezervistos. Šobrīd NBS rezervistos ir 7000 karavīru. Aizsardzības ministrija līdz 2018. gadam plāno apmācīt 3000 rezervistu karavīrus. Kā uzsver aizsardzības ministrija, lai palielinātu rezervistu skaitu, Latvijas pilsoņiem ir jādod iespēja brīvprātīgi iziet mācības un stāties dienestā Nacionālos bruņoto spēku rezervistos. Grozījumi paredz, ka Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, taču nav sasniedzis rezervista vecumu, sev piemērotā laikā, piemēram, atvaļinājuma laikā, varēs iesniegt pieteikumu dienestam NBS rezervistos un iziet apmācības kursus. Pēc veiksmīgu šo kursu pabeigšanas viņš būs ieskaitīts Nacionālo bruņoto spēku rezervistos ar atbilstošu amatu. Tāpat grozījumi paredz, ka jaunsargi, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, brīvprātīgi izgājuši apmācību un veiksmīgi nokārtojuši speciālā jaunsargu apmācību kursa gala eksāmenus, ko apstiprina aizsardzības ministrija, un dos zvērestu tiks ieskaitīti rezervistos karavīra amatā. Likumu grozījumus ir vēl jāapstiprina Saeimā. Iepriekš aizsardzības ministrijas un izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa piedāvā pasniegt militārās sagatavošanas nodarbības no 1. līdz 9. klasē, sākot ar 2018. gadu 4 gadu laikā. Vidusskolā jaunais priekšmets var parādīties jau no 2020. vai 2021. gada. Militārā sagatavošana kļūs par vienu no 6 obligātiem izvēles priekšmetiem. Šajā mācību etapā tiks apgūtas praktiskās militārās iemaņas, tā skaitā ieroču apgūšana. Skolēni apgūs starptautiskās militārās likumdošanas pamatus un karavīru pienākumus, uzzinās par armijas lomu valsts aizsardzībā, mācīsies pārvarēt šķēršļus, iekurt uguni, šaut un cīnīties, pilnveidot savu fizisko sagatavotību. Jānis Jurkāns vaino rietumvalstis terorisma viļņa radīšanā. Bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns uzskata, ka rietumvalstis radījušas terorismu, uzsākot kara darbību Irākā un Sīrijā, un tagad saskaras ar savu darbību sekām. Rietumvalsts, tā skaitā arī Latvija, pašas izraisījuši terorismu vilni, uzsākot kara darbību un izpostot svešas valsts, teica bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns intervijā Radio Baltkom. Jurkāns komentēja 20. aprīļa apšaudi Parīzes centrā, kuras rezultātā bojā gāja policists. Atbildību par uzbrukumu uzņēmās vairākās valstīs aizliegtais grupējums Islāma valsts. Šie kari, kuros piedalās arī Latvija, Irāka, Afganistāna, Sīrija, tās arī ir tas terorisms. Mēs, rietumi, radījām terorismu. Mēs uzsākām karu Sīrijā. Mēs izpostījām Irāku, organizējām ISIS un pasludinājām sev svēto karu. Mēs to saucam par terorismu, viņi par atbrīvošanas karu.
Vācieties prom no mūsu zemes, beidziet pumpēt mūsu naftu, ejiet prom. Ļaujot mums būt sev pašiem par saimniekiem. Mēs veicinājām Kadafi slepkavību. Viņa valdīšanas laikā Lībijā bija bezmaksas izglītība, bērni mācījās skolās. Kas tur ir tagad? Postaža. Mēs uzsākam karus, bet izbeigt tos neprotam, uzskata Jurkāns. Pēc viņa viedokļa terorisma apkarošanas recepte ir neuzsākt karus. Nesen es biju Londonā un tur runāju ar kādu islāmistu. Viņš man teica, tu iznīcināji manas mājas, sadedzināji manus olīvkokus, nozagi manu zemi, nogalināji manus tuviniekus, atņēmi man darbu, tu izpostīji manu valsti, pazemoji manu tautu. Ja tu atļāvi man dzīvot savā valstī, bet tu man neatdevi tās iespējas, kuras ir tev, un tu centies man uzspiest savu dzīvesveidu? Žurnālisti bieži jautā, kā apturēt terorismu. Mana atbilde ir ļoti viegla. Beidziet tajā piedalīties, teica Jānis Jurkāns. Francijas tieslietu ministrs informēja par mobilizāciju vēlēšanās. Svētdien Francijā atvērusies vairāk nekā 66 000 vēlēšanu iecirkņi. Pilsoņi balso pirmajā prezidenta vēlēšanas kārtā. Francijas tieslietu ministrs Jean-Jacques Irvoas avīzē paziņoja par maksimālu mobilizāciju valsts drošībai pirmās prezidenta vēlēšanas kārtā, vēsta Rijā Novosti. Svētdienas rītā Francijā durvis vēra vairāk nekā 66 000 vēlēšanu iecirkņi, kur savu gribu izteikt var aptuveni 47 miljoni vēlētāju. Noskaidrot jaunā prezidenta vārdu francūži varēs pēc 7. maija, kad notiks otrā valsts vadītāja vēlēšanu kārta. Irvoas paziņoja, ka drošības pasākumu prezidenta vēlēšanās koordinē dažādas ministrijas. Mūsu mobilizācija ir maksimāla. Francūžu drošība ir kolektīvs uzdevums. Katrs sniedz savu ieguldījumu, un mēs veidojam noturīgu un stipru pasākumu kopumu ministru starpā, kuri pilda suverēnas funkcijas. Informācija tiek sadalīta un spēki tiek koordinēti, paziņoja Irvoas. Un valsts galvas posteni pretendē 11 kandidāti. Drošības pasākumi ir pastiprināti arī 11 balsošanas iesakņos Beļģijā. Pēc Eiropas statistikas aģentūras Eurostat datiem Beļģijā 2016. gada 1. janvārī dzīvoja aptuveni 160 000 Francijas pilsoņi. Startautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīna Lagarde avīzē Journal Dimanche aicināja pilsoņus balsot pirmajā Francijas prezidenta vēlēšana kārtā. Mūsu vēlēšana lapas ir viens no cietokšņiem, kas sargā demokrātiju, un tā ir pelnījusi, lai mēs tai veltītu dažas minūtes šo svētdienu. Vai ne? Citē Lagardes vārdus avīzes. Šveices izdevums Tribune Ženēva paredz, ka otrajā prezidenta vēlēšana kārtā iekļūs Nacionālās frontes partijas līderi Marine Le Pen un bijušais ekonomikas ministrs Emmanuels Macrons. Saskaņā ar izdevumu publicētajiem aptaujas datiem Macrons saņems 24% balsu un par Le Penu nobalsos 23% vēlētāju. Ja šis scenārijs apstiprināsies šīs svētdienas balsošanā, tas būs kā pērkons no skaidrām debesīm. Kustības uz priekšu līderis Emmanuels Macrons un Nacionālās frontes prezidenta Marine Le Pen ir divi outsideri un tiešām apies lielāko Francijas partiju kandidātus, raksta avīze. Izdevums atzīmē, ka tāda spēku sadalījuma gadījumā ne republikāņu partijas kandidāts, ne valdošās sociālistiskās partijas pārstāvs neiekļūs otrajā kārtā. Kaut kas neredzēts 5. republikā, uzsver avīze. Rīgā notiek lielākā automašīnu izstāde Baltijā – Auto 2017. Rīgā durvis vērus lielākā automašīnu izstāde Baltijā – Auto 2017. Tā noritēs Ķīpsalā no 7. līdz 9. aprīlim. Par pasākumu naglu kļuva miljonu eiro vērtais Betmobils. Neskatoties uz smagnējo ārienu un zemo piekari, pēc Tima Bertona Betmens filmas varoņa mašīnas parauga, arī tā mašīna ir derīga arī pilsētas ielām. Dānija biedē savus karavīrus Igaunijā ar Krievu spiedzēm. Dānijas karavīri ir brīdināti Tallinas un Tartu bāros. Viņus var gaidīt spiedzes, Krievu spiedzes vai Krievijas piekritējas.
Dānijas pēcdienas brīdināja karavīrus, kuri dosies uz Igauniju NATO kontingentu sastāvā, ka Tallinas un Tartu bāros viņus var sagaidīt provokācijas no sievietēm, kuras ir Krievu aģentas jeb prokrieviski noskaņotas, ar atsauci uz dāņu izdevumu angļu valodā Copenhagen Post. Dānijas drošības un izlūkdienešu dienas ir pilnībā pārliecināts, ka spiežu agresīvo darbību un karavīru iebiedēšanas varbūtība ir ļoti augsta. Ziņojumā, ko citē Copenhagen Post, teikts, ka Krievija var likt medusslazdus, tā sauc vervēšanas un militāru personu diskreditēšanas metodas, kuras izlūkdienesti uztic sievietēm. Tas var notikt Tallinas un Tartu bāros, kur parasti pavada laiku NATO karavīri. Dānijas aizsardzības ministrs Klaus Fjords Fridriksens paziņoja, ka šīm bažām ir pamatojums. Briti arī ir iebiedēti. Martā paziņoja, ka līdzīgas norādes pirms došanās uz Igauniju saņēmuši arī britu karavīri. Viņiem tika sastādītas instrukcijas, kurā skaidro, kā uzvesties igauņu sabiedrībā, lai nekļūtu par spiegu upuriem. Pirmkārt, britu karavīriem ieteikts uzmanīties no apkopējām un apkalpojušā personāla, bet pats galvenais ir ignorēt vietējos bāros vilinošās sievietes, kuras varot izrādīties Maskavas Šķirlici brunčos. Pirms došanās ceļā Lielbritānija saviem karavīriem paziņoja, ka Tallinā darbosies Krievijas izlūkdienas, kurš mēģina noskaidrot informāciju par Britu spēcvienībām, it īpaši viegli ietekmējami esot vientuļi vīrieši, tāpat kā vientuļas sievietes. NATO britu karavīri informēti arī par iespējamiem kiberuzbraukumiem, vietālruņiem un Krievijas operātoru rīcībā esošo speciālo aprīkojumu, kas skenē datus un ielādē svešus IP adresi. Īpaši jāuzmanās apmeklējot interneta kafejnīcas. Igaunijas informācijas departamenta vadītājs Miks Margans arī brīdināja NATO karavīrus, ka Krievijas izlūkdienesti var sūtīt sievietes viņu vervēšanai, lai saņemtu pieeju viņu sociālo tīklu profiliem. Tāpat iespējams kautiņu provokācijas, turpmākai šantāžai vai negatīvas attieksmes izveidošanai pret NATO karavīriem vietējo iedzīvotāju vidū. Lietuvas lidmašīna pārkāpusi Baltkrievijas gaisa telpu. Baltkrievijas ārlietu ministre iesniedza protestu sakarā ar reģistrētu Lietuvas lidmašīnas valsts robežas pārkāpšanas faktu. Valsts robežas pārkāpums no Lietuvas puses tika reģistrēts 2017. gada 19. aprīlī 13:40. Lidmašīna ielidoja Baltkrievijas teritorijā līdz 8 km attālumā un 13:43 pagriezās un atgriezās Lietuvas gaisa telpā. Laikā, kad lidmašīna atradās Baltkrievijas gaisa telpā, to kontrolēja pretgaisa aizsardzības līdzekļi, atzīmēja preses dienas. Lietuvas vēstniekam Minskā Andrusam Pullokam sakarā ar notikušā iesniegta nota. Baltkrievijas puse gaida paskaidrojumu sakarā ar šo incidentu, uzsvēra diplomātiskās iestādes preses dienas. Lembergs, Latvijas ekonomikas ministrs, ir nodevējis. Pēc Ventspils mēra Aivara Lemberga viedokļa ekonomikas ministrs nestrādā Latvijas interešu labā. Par to Radio Baltkoma ēterā paziņoja Ventspils ostas pārvaldes priekšsēdētājs Ventspils mērs Aivars Lembergs. Diemžēl iznāk, ka Arvils Ašarāders nestrādā Latvijas nacionālo interešu labā, bet gan Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Slovākijas, Čehijas un dažu citu valsts labā. Viņš cenšas maksimāli kaitēt Latvijas strateģiskajam partnerim, Vācijai, kura ir NATO dalībvalsts un Eiropas Savienības sirds. Nord Stream 2 ir jautājums, kas skar Vācijas energodrošību. Turpmāk plānota ostu izbūve Lielbritānijas, kā vēl viena Latvijas partnera teritorijā. Projekta summa ir 6 miljardi. Latvija var nopelnīt aptuveni 30 miljonus. Protams, manis nosauktās valstis raizējās par savām ekonomiskajām interesēm. Ja viņas mums samaksās kompensācija, tad es to saprotu. Bet atteikties vienkārši tāpat, tas nav tālredzīgi. Tā ir rupja Latvijas Republikas nacionālo interešu nodevība, teica Lembergs. Iepriekš kļuva zināms, ka valdība nolēmusi neatbalstīt Ventspils brīvostas dalību Nord Stream 2 gāzes vada projektā. Francijas vēlēšanas. Kas ir izdevīgāk Latvijai?
Reizēm saka, ka patiesība ārstē, reizēm saka, ka pietiek problēmu nosaukt vārdā, un tad to var atrisināt. Bet tas kādam ir jāizdara. Realitāte ir skaudra. Francija, kas jau tāpat kā bija Magriba tautu apsēsta, ir smagi cietusi globālistu organizētā ekonomisko migrantu krīzē. Par to pilnā mērā ir atbildīga politiskā un fiziskā pigmeja Olanda valdība. Un pilsoņu kara draudi nav teoretisks biedrs, bet pilnīgi taustāma un asinīm slacīta realitāte, kas šobrīd vada Franciju. Tādi paši breulinēti un vazelinēti aizmugures piedziņas jefiņi, kā pie mums, un Makrons ir viens no tipiskākajiem – glumšs, bezpalīdzīgs un vispār bez idejām. Makrona, tāpat kā Olanda darbs, ir nodrošināt ASV kursu Francijā, un pilnīga bezdarbība ir labākais, ko viņš var izdarīt. Uz nākotnes rēķina nodrošināta mirkļa stabilitāte ir pseidoelites interesēs visur Eiropā. Tāpēc jebkura nestabilitāte ir cerība jau ko mainīt un atslābināt liberāļu globālistu buldoga satvērienu. Latvijai vajadzētu savās lūkšanās pieminēt Lepēnu, jo Eiropas Savienības sašūpošana vai sabrukums dotu cerību izrauties brīvībā arī Latvijai. NATO un ASV spēku izvietošana Latvijas valstī vairs nebūtu leģitīma pamata, un tauta varētu sākt uzdot jautājumus, kāpēc Saujiņa aparātiju blēžu 0,1% no Latvijas iedzīvotāju izliekas par Latvijas iedzīvotāju vairākuma viedokļa paudējiem. Eiropas Savienības sabrukumu pēc būtības vajadzētu atbalstīt pat pašam neaptēstātākajam latviešu mietpilsonim, jo skaidrs, ka Eiropas Savienība lietas nav plaukstošas. Kolonijām pabalsti tiks apgriezti un naudas vairs nebūs. Toties tiks uzspiesti jauni ekonomiskie migranti, realizētas ekonomiski nepamatotas intereses ala Rail Baltica un muguraini bruņošanās projekti. Par kādu naudu, kungi? Latvijai laiks rūpēties pašai ar savām lietām, savām ārlietām un tirdzniecību. Beidzot sākot darīt to, kas izdevīgs tās iedzīvotājām, nevis tās aizrobežu saimniekiem. Un tas ir tas, ar ko vēlas nodarboties Marine Le Pen Francijā, par neatkarīgu Latviju brīvā nacionālā Eiropā. Par šīm un citām ziņām lasiet tvriga.com. Piesakām rakstu sēriju, kas būs veltīts šai tēmai un saturēs visnotaļ derīgu un pozitīvu informāciju tiem, kas nolēmuši izdzīvot globālā genocīda apstākļos. Lasam šodien tvriga.com. Raksti saturēs arī labo ļaužu un vietējo ražotāju kontaktinformāciju, ko neviens nav apmaksājis. Labajām lietām ilgstoša reklāma nav nepieciešama. Viens no šīs rakstu sērijas mērķiem parādīt, ka mēs neesam miruši, kas sociums un varam atkal mācīties strādāt kā komanda. Un visiem kopā mums nāksies atspēkot dažas globālistu preambulas. Un tā, pirmais, pārtikas ražošana ir bizness. Ar ēvielām aizdarīta pārtika ir globāls bizness. Sliktas un nedzīvas pārtikas globālā tirdzniecība ir ļoti liels bizness, jo baro arī lielo farmāciju. Mēs uzskatām, ka pārtikas pārdošana pirmkārt ir dzīvesveids, kas nodrošina lauciniekiem viņu vides pastāvēšanu. Tāpēc mēs ar likumdošanu radīsim apstākļus savu ražotāju aizsardzībai, nospļaujoties par Eiropas Savienību, tik un tā nauda beidzās. Lielveikaliem, kurus darbina rietumu kapitāls, tiek apliktiem ar papildu nodokļiem. Savukārt neiepakoti pārtikas produkti tiek atbrīvoti no jebkādiem nodokļiem. Pēc plāna iekšējās kooperācijas sistēma iznīcinās lielveikalus dažos gados. 2. Cilvēku izvēle ir ierocis. Esiet patrioti un mīliet savus bērnus. Pārstājiet lietot cukuru, gāzētos dzērienus un iepakotus pārtikas produktus un pusfabrikātus.
Cilvēks kā bioloģiska būtne ir ieprogrammēts vienveidīgai augu un graudu pārtikai. Šo vienkāršo faktu jums nekad neizpaudīs globālā pārtikas zinātne pēdiņās, jo šī vienkāršā atklāsme var sagraut viņu biznesu. Japāņu zinātnieku pētījumi liecina, ka ar graudaugu diētu īsā laikā var izārstēt jebkuru slimību. Tikai šie dati nav pārāk populāri, jo cilvēks pēc dabas ir rīma. Ierobežot patēriņa daudzveidību nozīmē nopietni atpūtināt organismu. 100 gadus atpakaļ maize bija pamat ēdiens. Un tā, maize. Šobrīd tā ir samārā fatāls dažādu elementu maisījums, ko lietot nav droši. Cukurs un termofilais rauks kompleksā ar pusi Mendeļeva tabulas, kas vajadzīga gluda tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai, padara šo produktu nelietojumu. Un ir vērts aizdomāties, kāpēc bērniem ir alerģijas un agrīna onkoloģija. Modernais rauks atšķirībā no ierauga cepšanas procesā neiznīks, bet turpina dzīvot jūsu ķermenī. Izeja. Cept maizi mājās, jo pareizi izgatavota maize var sastādīt pusi no jūsu raciona. Maizi bez rauga un cukara iespējams iegādāties arī mazajās ceptuvēs, kurā mēs uzmeklējam, testējam un aprakstam. Ja uzzināt kādu jaunu, rakstiet komentāros, vai mums reklamēsim un informēsim. Šobrīd esam pārbaudījuši ekoceptuvi Brīvības 258, suitu maize, maiznieks Mareks Reķis. Telefons 29119070. Ceturtkārt. 4 veidu maize. Tradicionālās tehnoloģijas satriecošas kvalitātes produkts iesakām. Var dzīvot no šīs maizes viens. Nevienā lielveikalā šādas kvalitātes produkts nav atrodams. Kāpēc lielveikaliem nav vietas Latvijā? Pirmkārt, kapitāla aizplūde. Tie pieder ārzemniekiem, kuru peļņu eksportē. Tas nodara zaudējumus gan valstī, gan zemniekiem. Šo lielo tīklu veikalu sociālā funkcija ir pārvērsta, jo tie nodarbina par minimālo algu un izceļas ar suniskiem darba apstākļiem. Otrkārt, preču kvalitāte. Globālajā tirdzniecībā un ražošana nevar pastāvēt bez un citām vielām. Latvijai nekas nav vajadzīgs no citiem, jo pašiem ir potenciāls kļūt par ļoti kvalitatīvas un tīras pārtikas eksportētājiem. 98% no lielveikalu sortimenta nav lietojams pārtikā. Lielveikalu likvidēšana ar nodokļu palīdzību spētu atdzīvināt Latvijas lauksaimniecisko ražošanu un mazo veikaliņu atzimšanu, bet realitātē globālistu ķēdes suņi, kas šobrīd pārvalda Latviju, aizsargās tos līdz pēdējam elpas vilcienam, līdz kuram cerams nav tālu. Spriežot pēc antiglobālistu un kreiso aktivitātēm, atbalstiet Latvijas sociāldemokrātus, kreisos un antiglobālistiskos spēkus un visas anti-Eiropas Savienības politiskos spēkus nākošajās vēlēšanās. Vara pēc taisnības pieder vairākumam, nevis 0,1% partiju uzurpantu. Lasiet tvriga.com. Radio Fokus ziņas. Studijā Edvīns Puķe. Maikls Pence. Vašingtonas pacietība attiecībās ar Ziemeļkoreju ir izsīkusi. Bailes un naids ādažos. Eksperta viedoklis par NATO militārajām mācībām. Pētījums. Vairāk nekā 40% latviešu iedzīvotāju darba algas aiziet nodokļos. Izšmaukt neizdosies. Igauņu jaunieši tiks iesaukti civilajā dienestā. Latgaļu psihiatri izskaidroja pašnāvību skaitu pieaugumu novadā. NATO nekomentē Turcijā notikušā referenduma rezultātus. Tūkstošiem protestētāju pret referendumu iznākumu izgāja Stambulas ielās. Ar šīm un citām ziņām studijā Edvīns Puķe. ASV viceprezidents Maiks Pence 3 dienas ilgo vizīti Dienvidkorejā uzsāka ar paziņojumu par to, ka ASV ir apņēmušās atbalstīt savus sabiedrotos un Vašingtonas strateģiskā pacietība attiecībā uz Koreju ir izsīkusi. Strateģiskā pacietība ir izsīkusi. Aģentūra citēja ASV viceprezidenta teikto. Pie tam Maiks Pence uzsvēra, ka
Visas opcijas ir uz galda, un Ziemeļkorejai nevajadzētu apšaubīt ASV apņemšanos būt kopā ar sabiedrotiem. Citāta beigas. Demilitarizētā zona veido 4 km platu joslu, kas sadala Korejas pussalu. Tās vidū izveidota militārā demarkācijas līnija. Ar demilitarizētās zonas apmeklējumu sākās Maika Pensa 3 dienas ilgā vizīte Dienvidkorejas spriedzes eskalācijas fona. Stundu pēc viņa lidmašīnas izlidošanas reisa uz Seulu Pence saņēma informāciju par Ziemeļkorejas nesekmīgo raķetes startu. Pētījums. Vairāk nekā 40% latviešu iedzīvotāju darba algas aiziet nodokļos. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija publicējusi pētījumu Taxing Wage 2017, kurā Latvija ieņem 11. vietu. 42,6% darbinieka, kuriem nav ģimenes, atalgojuma summa darba devēja samaksā nodokļos un sociālās iemaksās. Izšmaukt neizdosies. Igauņu jaunieši tiks iesaukti civilajā dienestā. Jaunieši, kuru veselības stāvoklis neļauj dienēt Igaunijas aizsardzības spēkos, tiks iesaukti civilajā dienestā uz laiku no 12 līdz 14 mēnešiem. Jaunieši, kuru veselības stāvoklis neļauj iet kara dienestā pēc Igaunijas iekšlietu ministrijas ieceres, tik iesaukti civilajā dienestā, kas dos iespēju izveidot speciālistu rezervi krīzes situācijas apstākļos. Atsautoties uz portāla RUR.RE sniegtajām ziņām. Civilā dienesta periods būs ilgāks nekā aizsardzības spēko pavadāmais laiks – 12 līdz 14 mēneši, nevis 8–11 mēneši kā armijā. Igaunijas aizsardzības ministrija ir nospraudusi mērķi līdz 2023. gadam palielināt kara dienestā iesaukto jauniešu skaitu līdz 4000, taču pat laban 3 līdz 4000 potenciālo jauniesaucamo dažādu iemeslu dēļ armijā nenonāk. Ziņu portāls vēsta, ka Igaunijā iesaukumi organizēti 3 reizes gadā – janvārī, jūlijā un oktobrī. Pirmo dienu iesaukumu karavīru dienestā pavada 11 mēnešus, 3. iesaukuma jaunieši 8. Igaunijas armijā var dienēt arī meitenes. 2012. gadā parlaments pieņēma likumu, kas ļauj sievietēm vecumā no 18 līdz 27 gadiem brīvprātīgi iestāties armijā. Igaunijas aizsardzības spēku sastāvā sieviešu nav daudz, mazāk nekā 1%. Aizsardzības spēki informēja, ka 2016. gada janvārī dienestā tika iesaukti aptuveni 300 jaunieši. Tas bija mazākais 2016. gada iesaukums. Tas tika veikts Sardzes bataljona un 1. kājnieku brigādes sastāva papildināšanai un nomaiņai. Jūlija sākumā aizsardzības spēkos tika iesaukti 1786 jaunieši. Viņu vidū dienestā uzsākuši 16 meitenes. Pēc pašu iniciatīvas armijā iestājās 569 cilvēki, 32% no jauno karavīra kopskaita. 2016. gada oktobrī dienests sāka 1159 jaunieši, viņu vidū 12 meitenes, brīvprātīgie 40% no jauno karavīru kopskaita. Latgaļu psihiatri izskaidroja pašnāvība skaitu pieaugumu novadā. Psihiatri uzskata, ka Latgales iedzīvotājs mudina uz pašnāvību ne tikai psihiskās saslimšanas, bet arī ekonomiskie un sociālie faktori – zemās algas, bezdarbs, bērnu aizbraukšana uz ārzemēm. Pirms dažām dienām Latvijas psihiatru asociācijas prezidents Elmārts Tērauds intervijā Radio Baltkom pastāstīja, ka pašnāvību skaita ziņā Latvija atrodas Eiropas valstu pirmajā trīniekā. Latvijai ir ļoti slikta situācija ar pašnāvībām. Mēs esam 2. vietā Eiropā pēc pašnāvības mēģinājumiem ar letālām sekām. Mūs apsteidz tikai Lietuva. 4-1 tie ir vīrieši. Turklāt pašnāvības mēģinājums biežāk izdara sievietes. Viņām tas ir sauciens pēc palīdzības. Tomēr no pašnāvībām biežāk mirst tieši vīrieši. Reizēm tas ir alkohola vai narkotiku iespaidā. Tomēr biežāk tas notiek psihisku traucējumu dēļ. Kopumā gadā mums no pašnāvībām mirst 350 cilvēki, pastāstīja Tērauds. Turklāt Latgalē pašnāvību rādītājs ir augstāks nekā vidēji valstī. Speciālisti uzskata, ka tās ir nelabvēlīgās sociālās un ekonomiskās situācijas sekas. Pēc psihiatru domām cilvēku uz pašnāvību mudina
ne tikai psihiskās saslimšanas, bet arī ekonomiskie un sociālie faktori. Iemesls ir sociālā vide. Tas ir ne tikai nabadzība, bet arī tas, ka mūsu sabiedrībā ir maz līdzjūtīgo cilvēku. Tādu vienkārši nav. Cilvēki dzīvo vientulīgi, bērni aizbraukuši uz ārzemēm, saka Rēzeknes slimnīcas psihiatre Rita Naļivajenka. Saskaņā ar neseno pētījumu Latgales pilsētās, Daugavpilī un Rēzeknē ir viszemākā vidējā alga un visaugstākais bezdarba līmenis Latvijā. Latgales novadu lielākajā daļā vidējais ienākums nesasniedz pat 400 eiro. Pie tam Amigo laimes indeksa veiktā aptauja parādīja, ka latgalieši jūtās vairāk laimīgi nekā rīdzinieki. Taču tas drīzāk attiecās uz algotiem darbiniekiem, jo Latgales uzņēmēji kopš 2013. gada optimistiski nākotnē neskatās. Turklāt 50% no tiem mokas ar bezmiegu. Novadā arī ir nelabvēlīga situācija ar psihisko veselību. Latgaļā ļoti daudz speciālo iestāžu hroniski slimiem pacientiem. Šeit ir daudz bērnu namu un internātu bērniem, kuri cieš no garīgās veselības traucējumiem, pastāstīja Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas ārste Jelena Lazovika. Tūkstošiem protestētāju pret referendumu iznākumu izgāja Stambulas ielās. Pārmaiņu atbalstītāju un pretinieku skaits ir gandrīz vienāds, taču, neskatoties uz to, Erdoganam ar referendumu palīdzību ir izdevies nostiprināt prezidenta pilnvaru paplašināšanu. Pēc aģentūras datiem ielās izgājuši vairāki tūkstoši cilvēku. Apmēram puse protestēja Beškitakas rajonā un vēl 2000 Kadikejā pilsētas Āzijas daļā. Par pārkāpumiem protestu laikā netiek ziņots. Turcijā svētdien notikušais konstitucionālais referendums par pārēju no parlamentārās uz prezidenta valdības formu beidzies ar tā atbalstītāju nelielu pārsvaru. Pēc pirmajām aplēsēm viņi saņēma 51,4% balsu. Iepriekš konstitucionālās izmaiņas atbalstīja Turcijas parlaments, un tas parakstīja valsts prezidents Redžeps Tajips Erdogans. Svētdienas vēlā vakarā Turcijas pilsētu ielās izgāja Erdogana atbalstītāji, lai nosvinētu pirmos referenduma rezultātus. Politologi atzīmē, ka referenduma rezultātā prezidents Erdogans panāca savu pilnvaru paplašināšanu, neskatoties uz to, ka balsis sadalījās arī Turcijas sabiedrība. NATO nekomentē Turcijā notikušā referenduma rezultātus. Svētdien Turcijā notika referendums, kurā lielākā daļa nobalsojušie iedzīvotāji pauda atbalstu valsts pārvaldes formas maiņai. Faktiski referendums ir pielicis punktu strīdā par prezidenta pilnvaru paplašināšanu. Tagad valsts vadītājs varēs iecelt amatos viceprezidentus, ministrus un augstu stāvošas amatpersonas. Premjerministra postenis tiks likvidēts. Pie tam prezidentam tiek dota iespēja nepamest savas politiskās partijas rindas, kā to paredz pašreizējā valsts konstitūcija. Turcijas mēdī informē, ka pēc 99,45% biļetenu apstrādes referenduma rezultāti liecina, ka 51,37 balsu atdotas par konstitūcijas grozījumiem, 48,63 pret. Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pasludināja uzvaru, nesagaidot oficiālos rezultātus. Pēc viņa vārdiem jaunā pārvaldes forma atgādinās pašreizējo politisko sistēmu Francijā un ASV. NATO informēja, ka Turcijas tautas izvēli nekomentēs. Konstitucionālais referendums Turcijā ir turku tautas darīšana. Es jums ieteiktu vērsties pie Turcijas pārvaldes. Pirmdien aģentūrē RIA Novosti paziņoja NATO amatpersona, kas nevēlējās publiskot savu vārdu alianses galvenajā mītnē Briselē. Turpmāk Turcijā prezidents iegūs tiesības pasludināt ārkārtas stāvokli, taču parlaments apstiprinās valsts vadītāja lēmumu. Valsts vadītājs varēs izdot arī citus dekrētus ar likuma spēku, kas stāsies spēkā bez apstiprināšanas parlamentā, taču tos būs iespējams anulēt, ja likumdošanas institūcija norādīs. Krievija atbildējusi uz Džonsona aicinājumu pievienoties ASV vadītajai koalīcijai. Nevis Krievijai, bet gan Rietumvalstu koalīcijai vajadzētu pievienoties Krievijai cīņā ar ISIS Sīrijā.
jo tikai Maskava patiešām stājas pretī kaujiniekiem, atbildēja Krievijas Federācijas padome uz Lielbritānijas ārlietu ministra Borisa Džonsona vārdiem. Acīm redzot, Britu ministram nesniedz ziņas par Sīriju, citādi viņš zinātu, ka Krievija ir vienīgā vai viena no nedaudzajām pasaules valstīm, kas patiešām palīdz šai valstī cīnīties ar teroristisko nelaimi, norādīja Kosačovs. Iespējams, ziņas sniedz, taču viņš tās ignorē, uzskata senators. Ir taču tik patīkami saglabāt ilūzijas par to, ka tava valsts ir pareizā koalīcijā, ka tieši no tās ir atkarīgs pasaules liktenis, piebilda politiķis. Tā vai citādi taču aicinājums karājas gaisā un paliek uz paša ministra sirdsapziņas, kurš spriežot pēc visa ir zaudējis saikni ar realitāti, vismaz tuvajos austrumos, piezīmēja Kosačovs. Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Džonsons ieteicis Krievijai izvēlēties pareizo pusi un cīnīties ar teroristiskā grupējuma Islāma valsts kaujiniekiem ASV vadītās starptautiskās koalīcijas pusē, lai saglabātu savas strateģiskās intereses Sīrijā un perspektīvā veidotu produktīvās attiecības ar prezidentu Trumpu un nodrošinātu rietumu atbalstu valsts atjaunošanā. Džonsona komentāri sekoja pēc viņam veltītās kritikas par neveiksmīgo mēģinājumu pārliecināt G7 valstis, ieviest jaunas pret Krieviju vērstās sankcijas par Asadam sniegto atbalstu, informēja izdevums The Telegraph. Rietumvalstu koalīcijai vajadzētu pievienoties Krievijai un tās sabiedrotajiem cīņā ar terorismu Sīrijā, jo tieši viņi reāli stājas pretī kaujiniekiem, svētdien pauda Federācijas padomes aizsardzības un drošības komitejas priekšsēdētāja vietnieks Francis Klinevičs. Nedomāju, ka pievienošanās Rietumvalstu koalīcijai, kura tikai imitē cīņu ar Islāma valsti, būs pareizā izvēle, uzsvēra Klinevičs. Krievijas senators Aleksejs Puškovs uzskata, ka Lielbritānijas ārlietu ministrs Boris Džonsons nav konsekvents savos ar Krieviju saistītojos paziņojumos. Pēc viņa domām, britu diplomāts nevar atrast savu politisko seju. Džonsons nevar atrast savu politisko seju, te pieprasa jaunas sankcijas, te aicina mūs iesaistīties Rietumvalstu koalīcijai. Frizūru ir atradis, bet seju nevar, rakstīja Puškovs savā mikroblogā Twitter. Latvijas aizsardzības ministrija lūdz 8,9 miljonus Kanādas bataljona dislokācijai. Aizsardzības ministrija plāno budžeta līdzekļu pārdali. Jautājums tiks izskatīts šonedēļ valdības sēdē. Aizsardzības ministrija plāno budžeta līdzekļu pārdali, lai saņemtu šo summu. Jautājums tika izskatīts šonedēļ valdības sēdē. Ārlietu ministru paskaidroja, ka 2017. gada martā Latvija un Kanāda noslēdza līgumu. Kad Latvija veiks uzņēmēju puses funkcijas un pakalpojums būs saņemts, Kanāda atmaksās līdzekļus 60 dienu laikā. Starp pirmajiem pamatu uzdevumiem ir tēriņi uzturam, ūdenim, mobilo toalešu, izlietņu un cita inventāra iegāde, degviela, smērvielas un militārie materiāli tehniskie līdzekļi. Precīzs aprēķins tiks sagatavots, kad sāksies faktiskā sadarbība un kļūs zināms Latvijā izvietojamo karavīru skaits, atzīmējusi aizsardzības ministrija. 2017. gada dotācijā no budžeta ienākuma daļas sastādīs 8 940 000 eiro, ārvalstu finansiālā palīdzība 12 825 000 eiro. Faktisko izdevumu kopsumma sasniegs 18 651 000 eiro. 2018. gadā paredzētā ārvalstu palīdzība 15 537 000 eiro apmērā. Ziemeļatlantijas alianses samitā Varšavā tās dalībvalstu līderi pieņēma lēmumu par 4 starptautisko bataljonu dislokāciju Polijā un Baltijas valstīs. Kanāda piekrita nosūtīt uz Latviju 450 karavīrus. Kanādas, Polijas, Itālijas, Spānijas, Slovenijas un Albānijas bruņoto spēku veidotais daudznacionālais bataljons ieradīsies Latvijā jūnijā. Iepriekš aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis informēja, ka lēmumi par NATO sabiedroto uzņemšanu Latvijas budžetā nebija iekļauti.
Taču tagad līdzekļi tiekot rasti ātrāk. Bergmanis pauda cerību, ka sabiedrotie palīdzēs Latvijas armijas modernizācijas procesā. Pie tam Latvijas un Lietuvas valdības jau ir paziņojušas par savu nodomu līdz 2018. gadam palielināt aizsardzības budžetu līdz 2% no IKP. Atgādinam, ka pensijām ne tikai nav paredzēts neko palielināt, bet likvidēt un samazināt. Kantora pišet. Kantoras raksta. Igaunijā dienas gaismā nācis gada bestselleris – drošības policijas ikgadējais izdevums. Informāciju par tā saturu cenšas uzzināt jau iepriekš. Tā ir grāmatu, no kuras smeļas citātus. Pārlapojot šo literāro pēdiņās darbu, paši no sevis prātā nāk pazīstamās dziesmas vārdi. Un es nezinu starp zemēm simtajām, kur vēl citur cilvēks ir tik brīvs. Patiešām, vai ir vēl kāda valsts, kuras pret izlūkošanas dienas ik gadus laiž klajā vēstījumus tautai un pasaulē? Pie tam, tas nav nekāds savs ciparu un faktu apkojums. Tā ir literatūra, kurā spēcdienestu dzejnieku un rakstnieku fantāzija ceļas spārnos stingri nospraustos valsts galvenā ienaidnieka meklējumos. Runas par to sākās jau no pirmajām rindiņām. Tas ir liels, biedējošs, spēcīgs iekļūt katrā spraudziņā. Ienaidnieka vārds, protams, Krievija. Tai veltīta visa pirmā izlases nodaļa, kam dots nosaukums konstitucionālās iekārtas aizsardzība. Pat nedomāju mēģināt saskaitīt, cik reizes ikgadējā izdevuma lapusēs minēta divi vārdi – Krievija un Kremlis. Nākamreiz, ja radīsies iecerē ietaupīt laiku, izdevuma autoriem iesaku rakstīt tikai abus šos vārdus. Spriežot pēc tā, kas rakstīts izdevumā, Krievija visus savus spēkus velta Igaunijas sagraušanai. Krievijas izlūkdienas var plīst aiz intereses par Igaunijā notiekošiem politiskajiem procesiem, Igaunijas bruņotajiem spēkiem un valstī dislocēto NATO militāro kontingentu. Krievijas ļaunprātīgā interese par Igauniju plešas vēl tālāk, tāpēc Krievijas spēcdienesti pēc igauņu pretizlūkošanas dienestu domām savā darbā izmanto netradicionālas metodes. Tiesa, nekas gan nav teiks par to, kas tās par metodēm, taču pēc šīs frāzes seko stāsti par tiesību sargājošām organizācijām, žurnālistiem, kuri sadarbojās ar Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, Krievijas tautiešu organizācijām. Šīm frāzēm vajadzētu pamudināt parastos Igaunijas iedzīvotājus apzināties, kas sekmē ienaidnieku ietekmes izplešanos. Pēc Igaunijas pretizlūkošanas dienas domām šīs personas esot Krievijas spēcdienestu darbības instrumenti, un tām jārada tādi dzīves apstākļi, lai rastos vēlēšanās mainīt dzīvi, pārcelties uz citu geogrāfisko telpu. Viņiem bezbailīgi stājas pretī igauņu apmetņa un kinžāla bruņnieki un sauc palīgos sabiedrības aprindas. Pie tam nevienam nerūp fakts, ka aiz literārās izdomas slēpjas atklāti meli, visīstākā šantāža un iebiedēšana, ka tieši pretizlūkošanas dienesta literārā darbība apdraud Igaunijas konstitūciju un demokrātiju, pārkāp svēto nevainības prezumpcijas principu. Taču briesmīgākais ir tas, ka daļa sabiedrības to uzskata par pašsaprotamu un nenosodāmu lietu. Diez vai kāds no grāmatas autoriem pats tic uzrakstītājiem, tomēr viņi pilda uzdevumu, ko nospraudusi valsts politiskā elite. Tā miera un labu kaimiņu attiecību vietā priekšroku dod ieroču zvaigznāšanai un konfrontācijai. Pat domāt negribas par to, pie kā tas viss varētu novest. Krievija meklē pircējus Baltijas atomelektrostacijas elektroenerģijai. Šobrīd Baltijas atomelektrostacijas būvniecība ir apturēta, jo notiek pārunas par elektroenerģijas pircējiem. Šo procesu ir jāpabeidz, lai nodrošinātu efektīvu stacijas darbu un tās rentabilitāti, teica Novaks. Viņš uzsver, ka šāda
Stacija ir nepieciešama, jo Eiropā aug elektroenerģijas pieprasījums. Potenciālie pircēji, protams, ir valstis, kas robežojas ar Krievijas Kaļiņgradas apgabalu. Pirmkārt, tās ir Eiropas tirgus, sacīja Novaks. Baltijas AS būvniecība tika uzsākta Kaļiņgradas apgabalā 2010. gadā ar elektroenerģijas piegādes perspektīvu ne tikai Krievijas, bet arī Eiropas patērētājiem. Taču Baltijas valstis, Lietuva, Latvija un Igaunija 2013. gadā paziņoja, ka plāno izstāties no vienotās elektrosistēmas ar Krieviju un Baltkrieviju un pāriet uz Eiropas Savienības tirgu no 2016. gada. Bājas projekts sākumā bija plānots ar nolūku, ka Kaļiņgrada un Baltijas valstis strādās vienotā enerģijas sistēmā ar Krievijas ziemeļaustrumiem. Tāpēc pēc šī lēmuma projektu nolēma uz laiku apturēt. Šodien ātrumelektrostacijas laukums tiek uzturēts operatīvu būvdarbu atsākšanas stāvoklī. Tā kā arī elektroenerģija un gāze mēdz būt pareizā un nepareizā, bet mums jau ir svarīga cena, vai ne? Latvijas bijušais premjers pastāstījis, kā izvest valsti no bedres. Situācija Latvijā ir ielaista līdz ārprātam, īpaši pēdējos 15 gados, paziņoja ekspremjers Vilis Kristopāns. Ja man vēlreiz iedotu varu, tad es valdību neveidotu no politiskajiem ministriem. Es ar politiķiem atrastu tos, kas ir ar auditoru dotībām, viņš pavēstīja. Es katras ministrijas vadībā ieliktu auditoru, kurš apskatītos, kur pazūd neliederīgi tērētā valsts nauda. Latvijai ir 8 miljardi eiro liels kopējais budžets. 8 miljardi ir ļoti daudz. Novelkam svītru, lai turpmākos 5 gadus netērētu ne centa vairāk, skaidroja Kristopāns. Izšķērdīgās līdzekļu izdošanas dēļ Latvija ir zaudējusi 15–20% valsts ienākuma, viņš uzskata. Veselības aizsardzības nozarē ir 4 galvenie tērētāji – būvnieki, medicīnas darbinieki, farmācija un ierīču piegādātāji. Tieši šie saņem visus miljonus. Viņiem tikai viena problēma – slimnieki traucē apgūt vēl vairāk naudas. Viņiem vislabāk būtu, ja slimnieku nebūtu vispār. Tad tos 80 miljonus varētu saņemt pilnīgi visus. 80 miljoni no veselības aizsardzības izdevumiem ir tikai valsts budžeta finansējums. Patiesībā nozare apgroza divtik, uzsvēra ekspremjers. Man tikko piesaukusies ērce. Es samaksāju 15 eiro par ērces pārbaudi, 9 eiro par analīzi. Valsts budžeta iedalījumos 80 miljoni nav uzskaitīti līdzmaksājumi. Nav maksas par zālēm, nav izdevumu privātai medicīnai. Kopā būs vairāk nekā miljards, atzīmēja politiķis. Tāpēc man nav saprotama bļaušana, veselības nozarei nav naudas. Aptuveni 1,5 miljards ir jau šodien. Pēc viņa domām Latvija varētu izrāpties no bedres, kurā tā nokļuvis, sekojot principam dzīvojam no tā, kas ir. Dzēšam budžeta deficītu. Ja nemaldos, tad mēs 300 miljonus eiro katru gadu maksājam par valsts budžeta deficīta apkalpošanu, uzsvēra Kristopāns. Bijušais premjerministrs novērtēja arī nodomu reformu. Viņi sola palīdzēt mazajam biznesam, sola pat iesaldēt nekustamā īpašuma nodokli. Nesen tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs lepni paziņoja, ka mēs te tagad pieņemsim likumu, ka nekustamā īpašuma nodoklis neaugs vairāk par 10% gadā. Pirms pāris gadiem nama īpašniekam nekustamā īpašuma nodoklis pieauga par 1000%. Nodoklis vienā dienā pieauga par 1000%. To viņi ir aizmirsuši, atgādināja bijušais premjers. Latvijā nekustamā īpašuma nodoklis ir viens no augstākajiem Eiropā, atzīmēja Kristopāns. Pēc viņa vārdiem 17 gadus nodzīvojies ASV, vairākus gadus Vācijā un var salīdzināt šo valstu ekonomikas ar situāciju Latvijā. Amerikā īpašuma nodoklis ir labi zināms un prognozējams, bet Latvijā čiks. Un viena gada laikā nodoklis uzlec pat 100 vai 200 vai 500%. Bet tie gudrinieki zemes dienestā stāsta, ka mums ir Eiropas standarts. Pilnīgs bullshit.
muļķības tulkojumā no angļu valodas. Ja man būtu vara, tad es nekustamā īpašuma nodokli sakārtotu tā, lai iedzīvotāji tādēļ nebrauktu prom. Ieiet portālā SSLV, pārdošanā ir izlikti 12,000 dzīvokļi, 1000 māju Pierīgā un Rīgā. Tas ir tāpēc, ka ir tūkstošiem nemaksātāju, kuris nevis negrib, bet nevar samaksāt nodokļus. Dzīvokli aizslēdz ciet, nopērk vienvirziena biļeti un ieliek sludinājumu. Pārdodu. Latvijā ir totāli sagrauts nekustamā īpašuma tirgus. Nodokļu reformas autoris sola, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis samazināsies no 23 uz 20. Ļoti labi. Tajā pašā laikā viņi saka, ka uzņēmumu ienākumu nodoklis palielināsies no 15 uz 20. Palielināsies, viņš piebilda. Kristapāns pauda uzskatu, ka valstī būtu jāpieliek punkts pašvaldību izlīdzināšanas sistēmai, kuras ietvaros bagātās pašvaldības atdod naudu nabadzīgajām. Intervijā viņš pauda, ka Latvija nekad nepanāk Zviedrijas līmeni, kura 200 gadus dzīvo miera apstākļos. Zviedrijā 200 gadu nav bijis karu. 20 paudzēs ir krājuši. Iekšzemes koprodukts ir daudzkārt lielāks nekā Latvijai. Bet Latvijas televīzija salīdzina Latvijas un Zviedrijas pensijas, skaidroja Kristapāns un atzīmē, ka Zviedrijas līmenis tiks sasniegts tikai tad, ja Latvija veltīs 200 gadus ekonomijai. Mēs nekad nesasniegsim Zviedrijas līmeni. Ne mani bērni, ne mani mazbērni to nesasniegs. Lai to sasniegtu, mums visiem nākamie 200 gadi ir jāvelt uzkrājumiem, pastāstīja lasītājiem Latvijas bijušais premjerministrs. Atgādinam, ka tajā pašā Zviedrija pārdeva Livoniju par 2 miljoniem dalderu Krievijai. Studijā bija Edvīns Puķe.